turpinam jaukt šito ārā. Apakšā šeit ir videokarte, un tā videokarte ir uz atsevišķas plates. Man liekas, šis ir vienīgais tāds modelis no mūsējiem, kam videokarte nav iebūvēta mācplatē. Un tagad es te skrūvēšu nos šito te dzesēšanas sistēmu. Un šeit apakšā savukārt ir processors, un tas arī vienkārši jāparāda. Šeit apakšā atkal ir čipsets, latviski to sauc tādā dīvainā vārdā kā mikroshēmojums. Šis tas saucamais heatpipes, kā viņi sauc latviski, es pat īstenībā nezinu. Tur kaut kāds dīvains šķidrums ir, kas maina kaut kā spiedienu atkarībā no tā, kur ir karstāks un no kur vēsāks. Loģiski, ka vēsāks būs šeit. Šeit jau ir tas radiators, viņi tikai tā īsti redzēt nevar. Un te ir ventilators, kas to gaisu, respektīvi, velk no apakšas iekšā, pa šeieni, un visdrīzākais pūš pa šeieni ārā. Un, respektīvi, šeit būs loģiski vēsāks, un te būs šajos punktos būs karstāks. Un tie heatpipe, respektīvi, to karstumu novada pa to trubu uz šeieni, kur viņš atdziest, un tas karstums pa kaut kādu it kā tādu kā diegu, ne karstums, bet tas šķidrums pa tādu kā diegu plūst atpakaļ. Šeit viņš atkal sakarst un atkal spiežās šeit. Kaut kā tā dīvaini tas viss notiek. Šeit baigi daudz brīvās vietas, piemēram, šeit viss. Nu tā tas izskatās, ka te viss ir pārbāsts un aizbāsts un ka te vairs neko nevar ielikt. Bet ja šitas te dators būtu nevis pa 500, bet pa 1500 latiem, tad te tie inženieri pamanītos, te viņi ielikt vēl viens ieto disku, nezinu, te būtu nevis viens, bet 3 atmiņas sloti un tur viņi sabāst visu kaut ko iekšā un viņš būtu tāds liels klucis, pilns ar visādām zaļām mikroshēmām un tā tālāk. Šeit ir tas joks, kad es teicu, ka principā ir, ko es nevaru atcerēties nekad, kad es remontēju kādu datoru, tas ir, kur skrūvi ir jāliek. Un te, paldies Dievam, visas 12 skrūvas ir vienāds, bet uz tās mācplats to caurumu īstenībā ir daudz vairāk visādi. Un tad man baigi bieži, es nepaskatos šito bildi, man baigi bieži vien sajūku, kur skrūvi ir jāliek, un tad, kad es jau esmu pa pusē salicis, tad es tā, atkal jaucam visu ārā un liekam ap jaunam. Re, kur skaļrunu var atskrūvēt vaļā, apskatīties, kāda izskatās portatīvā datora tumbiņa. Šitas ir tas melnais, tas ir tāds kā korpus viņam, jo tumbiņa, ja viņai ir kaut kāds savs korpus, tad viņa, protams, labāk skan. Cik labi var skanēt šitādi tumbiņa. Un tas pats ir tas skaļrunīts, un tur nav nekā tāda īpaša. Viņi jau arī baigi skaļi parasti nebliež, un nekādu basu tur nebūs. Es atceros, kad es pats, kad vēl bija maziņš puika un pētīju pa telefonu, bet internetu iespējams savos laukos, tad es pētīju, tāda iezvanīšanās bija, ka telefonu vādu spraud iekšā datorā, viņam te arī kaut kur tas sports tāds modēm ir. Un, un tad tādā veidā notika internets, kas bija kaut kāda tur 18 kilobaiti sekundē, tas tad 16, man saka, priekšā, un to izmantoja kāds gadus 10 atpakaļ. Tagad, man liekas, jau vairs tā ka nav aktuāli, vismaz Latvijā taču ne. Es teicu, par šito te man vecmāma zinās vairāk. Šeit atkal cietais disks vienojās klāt, kā es iepriekš teicu, un tas izskatās principā tā, ka viņš tas muki tā čiks un viss. Parastajos datoros mēs kaut kādus tur vadus spraužam iekšā, tur barošanas vats un datu vats. Šeit tas tā kaut kā liekas, kad ir uztaisīts daudz kaut kā praktiskāk. Nē, te īstenībā sākās jautrā daļa, procesors. Un tagad jāsaka. Viņš tur tā bija piekalts, ka ar tādu kliču nāk nost, ka arī liekas, ka pat ir salauzts, bet gan jau, ka tā nebūs. Viena no tām retajām vietām, kur es izmantoju plakano skrūvgriezi, ir, lai izņemtu ārā procesoru. Jo tur ir tāds tā kā saturēšanas mehānisms, viņam ir tāds, un tur šitas skrūvgriezis vienkārši lieliski. Un šāds izskatās te procesors, es domāju, ka tur nav nekā īpaša. Kamerā var redzēt šitas te pelēkais, tas ir ļoti svarīgi, lai tas procesors neizceptos, jo tā ir tāda viela, kaut kāda masa, kas efektīvāk pārvada karstumu uz šo te pašu trubu.
Un šeit arī viņu jau var redzēt. Un tas ir baigi svarīgi, lai viņš nepārkarst. Katru reizi, kad mēs mainām plati, ja mainām procesoru, tad es visu šito tīri nost un klāju jaunu, lai būtu maksimāli karstuma atdevu. Un baigi bieži ir tā, ka pa jaunu uzklāts viņš ir labāks nekā rūpnīcā uzlikts. Neprasiet man kāpēc. Un par monitoru. Īstumā man negribas jaukt ārā, jo man šeit ir pilns ar visu kaut ko. Kur man ir arī monitors. Parasti es viņus sūtu atpakaļ ražotājiem, izņemot gadījumus, kad viņš ir salauzts. Un šitas te ir salauzts. Es nezinu, vai kamerā var redzēt, bet tad, kad viņi tā kā paloka, tad ir tāds tā kā vilnīts šeit peldot pa šito te līnītā. Un tur ir, es neatceros gadījumu, bet man liekas, ka kaut kāds mazais bērns uz viņu uzsēdās virsū vai kaut kas tāds. Protams, baigi skumji, jo šitas ir augstākās kvalitātes, augstākās izšķirtspējas monitors, kas maksāja kaut kādus 215 latus, ja nemaldos klientam. Bet tā ideja ir īstumā baigi vienkārši. Saprot, īstumā monitors, kad kustās, tad pats kabelis jau vairāk nekustās. Agrāk es zinu, viņi izmantoja tur tādas eņģis, kur tie kontakti tur kaut kā locījās. Tagad tas viss ir izdarīts tik vienkārši, ka nevar beigt brīnīties par to. Tāpēc, kad vats iznāk ārā šeit uz šitā uz sāna, un viņš tā tepot pat aiziet tālāk uz datoru, tad, kad monitors grozās, vats stāv uz vietas. Un tur absolūti nav vairs nekāda mehānisma, nav vairs nekāda prikola. Agrāk Dell kaut kādu statistiku skatījos, kaut kādu 15% nāk atpakaļ ar beigtām tām teņģēm. Es nezinu, kur viņiem tur nepietika prātiņš agrāk, ko to izdomāt, bet tas vienkāršāk vairs nemēdz būt. Maziem bērniem ļoti patīk šitos te viņi tā ņem ar kaut ko un tā tinkš, reizēm viņi to dara ar pirkstiem. Un man ir atnests klaviatūras, varbūt viņi man tepat kaut kur ir, kur pilnīgi viss pogas šitā te norauc nost. Tas taču forši ir, paskaties pats, redzi, klikšs, un tur 5 minūtes un klaviatūra paliek šitā. Viņi strādā, bet tev burta nav un tā. Un nāk tie nabaga bērni ar visiem saviem vecākiem un uz tādu sejas un maina tās klaviatūras. Kas šitai bija? Man ir viena, kas ož pēc alas, tur čals bija alu ielējis iekšā. Sprite.